about the idea about this scientific center, I think the idea is great, but the place is not so good because that place is, as we know, not so safe for people, and that building also has been abandoned for a long time, so it's a good idea, but not there. So, about this idea. If you're looking from the point about where this center could be, I think this is one of the best places where it should be, because this city area needs some improvement. But about the idea itself, I think that it's not like obligatory to build there this science center, because we have similar science centers in near cities like Cēsis and Tartu, and it won't be like interesting anymore. So yeah, I think that we need to build something there in this place, but not exactly science center. There could be some other activity center for young people. Tā ir atkal lieliski iespēja attīstīt mūsu tā saucamo stācijas galu, kas jau lēnām ar uzņēmumiem aprod. Šobrīd tur vien Latvijas galā ir laika, ir dažādi uzņēmumi. Un tas, protams, aicināt cilvēkus vēl vairāk doties uz dzelzceļa stacijas pusi un iepazīt šo Valmieras daļu. Arī autobusu kustība tur būs piemērota, varēs nokļūt visi līdz jūsu uzņēmumu vietai. Arī automašīnas stāvvietas varētu atrast, tā kā vieta kā tāda ļoti pieejama. Taču, ja skatās kā no negatīvās puses, tad šajā vietā ir diezgan slikts ceļa stāvoklis, kā arī vieta ir grūti atrodama. Tātad, ja šeit tiek veidots uzņēmums, tad, manuprāt, tas labākā iespēja būtu cilvēkus novirzīt nevis no stacijas, bet no Kolumbu ielas. Tas būtu daudz vienkāršāk un mazākas iespējas būtu apmaldīties. Vide kopumā ir diezgan drūma, tāpēc būtu nepieciešams ļoti lielas investīcijas, lai attīstītu gan vidi, gan pašu ēku. Blakus liels industriāls komplekss. Jautājums par to, kas notiek tālāk šo kompleksu, vai nerodas kāda ietekme uz vidi, tas arī varētu atbēdīt klientus. Un vēl, protams, būs tas, ka tā būs vēsturiska ēka. Tur gan ieteikti nedaudz papētīt to, kādus projektus iespējams piesaistīt. Kopumā šāds projekts ir Valmierai vajadzīgs, jo mums gan vasarā, gan arī nesezonā ļoti daudz ienāk ģimenes ar bērniem un jautā, ko mēs varam darīt. Ja vasarā iespējas daudz ko darīt ārpus ēkām, tad ziemā ir grūtāk, un šāds zinātnes centra izveide būtu ļoti laba ideja. Mums būtu ko piedāvāt cilvēkiem izmēģināt, un nekas tāds jau Valmierā vēl nav bijis. Un tas, ka blakus Cēsīs ir līdzīgs zinātnes centrs, nebūtu nenozīmē to, ka jūs esat konkurenti, jūs varat arī sadarboties savā starpā. Tas nav tikai vienai nišai piemērots, piemēram, ģimenes ar bērniem, bet to var izmantot jebkurš. Tur var iet arī seniori un arī tie, kuri varbūt latviešu valodā nerunā, bet viņi izprot tos procesus, un tāpēc arī tas būtu noderīgi ne tikai mums, bet arī pilsētas viesiem. Tā kā es domāju, ka šāds projekts noteikti ir vajadzīgs. Protams, vieta ir tur, kur tā ir, bet varbūt ir iespēja sadarboties ar kādu lielo uzņēmumu vai ar kādu skolu, kuriem jau ir neizmantota apstākļība, un ko tad viņi varētu piedāvāt jums šādu centru izmantot.